Sveiki, mani sauc Dzintis, es esmu Vēja Tulu Liepāja tetovēšanas meistars, un šodien aprunāsim slavenības. Pirmā slavenība, par ko parunāsim, ir Scarlett Johansson, Holivudas zvaigzne, aktrise. Un par viņas tetovējumiem tā priekš 2000. gada tas tetovējums bija labi uztetovēts, bet laikam ejot, protams, kvalitātei līdz viņš vairāk nevelk, bet pats galvenais, ka novietojums uz ķermeņa galīgi nav pareizs. Tie tetovējumi, kas ir uztaisīti, tur labajā pusē ir jēriņš, iespējams kaut kāds memoriāls, un kam gan viņu uztetovēja sev uz muguras. Es uzskatu, ka novietojums uz ķermeņa varēja būt cits. Nākamā zvaigzne, par ko mēs runāsim, ir Angelina Jolie. Un viņas tetovējumi, manuprāt, ir ļoti gaumīgi, ļoti skaisti. Un tā kā tie visi ir reliģiozi, ja novietojums uz ķermeņa un vispārējais izpildījums izskatās ļoti labi izpildīts priekš tās kultūras, kur tas tika paveikts un priekš kā. Trešā mūsu superzvaigzne ir dziedātāja Rihanna, par ko mēs arī nākošo runāsim. Šai dziedātājai, šai slavenībai tetovējumi, ko mēs tagad aprunājam, ir uz rokām un uz pirkstiem. Un, ja ieskatāmies kārtīgāk, viņi ir tādi diezgan rupji, bet priekš rokas tie ļoti labi tetovējumi, labi izvēlēts dizains, labs izmērs un labi izpildīts. Rokām jābūt rupjiem, spēcīgiem, dziļiem, smaga kontrasta tetovējumiem, lai arī pēc ilgiem gadiem tie labi izskatītos. Nākamā zvaigzne, par ko mēs parunāsim, ir Miley Cyrus. Un kā redzam, viņai uz ribām ir izpildīts sapņu ķērais. Uz to laiku ir ļoti skaists tetovējums, kamēr viņa ir jauna. Viss izskatās super labi, bet gadiem ejot, meitenei būs ļoti jācenšas uzturēt sevi formā, bet ja nedaudz palaidīsies slinkumā, kā redzam, sapņu ķērais ir apaļš, un cik ilgi viņš būs tajā vietā apaļš, vai ne? Bet tā nav liela bēda. Nonēsās savu, kā saka, tetovējumu attiecīgu laiku, pēc tam, jebkurā gadījumā to var ņemt un ar lāzeri nodzēst un uztetovēt jau pāri kaut kādu citu savu vēlumu jaunu tetovējumu. Tā nav liela bēda. Taisim tetovējumus un priecājamies par viņiem. Nākamā zvaigzne, ko aprunāsim, ir Ariana Grande. Viņas tetovējumi ir, teiksim tā, kaktu tetovējumi. Ir uztaisīts kaut kas, kaut kur pie kaut kāda dažādiem varbūt meistariem, vai pati viņai ir kaut ko veidojis. Tas viss izpildījums ir ļoti šausmīgs, novietojums, viss ir šausmīgs kā pa manam. Rokas ir sabojātas, bet hei, par gaumi nestrīdās. Nākamā superzvaigzne, aktieris un dziedātājs Justins Timberlakes, ko mēs aprunāsim. Tātad viņa tetovējums uz pleca tradicionāli uztetovēta Svētā Marija Māte skatās uz otru pusi. Jā, proti tetovējums uz pleca ir uztaisīts ar iesācēju rupju kļūdu, kur Svētā Marija Māte skatās uz aizmuguri ne jau pareizi novietots ķermeņi, kur viņa skatītos taisni uz priekšu. Nākamā mūsu zvaigzne, ko aprunāsim, ir Steve-O. Steve-O ir, kas tik viņš nav? Viņš ir aktieris un kaskadieris un mūziķis un vēl kaut kas, viņš skateris un vispēc kārtas. Šis čalis uztetovējis ir savu tetovējumu matching tattoo ar Angelinu Jolie, kā arī ir uztetovējis pats sev pa visu muguru, ne jau pats sev uztetovējis, viņam ir uztetovējis viņa pašportrets pa visu muguru. Ļoti kvalitatīvs, pie ļoti laba meistara, bet nu iedomājies. Un daudz dažādu muļķīgu tetovējumu, kas viņam atgādina par dažādiem notikumiem un piedzīvojumiem dzīvē. Nākamā zvaigzne ir futbolists Bekhams. Viņam ir tradicionāli tetovējumi, kas ir labi uztetovēti, kā saka, money well spent, labi ieguldīti līdzekļi. Un tad ir sava veida tādas minor celebrities, nelielās zvaigznes, blogeri un sekojošie, kas tetovē citu zvaigžņu tetovējumus sev uz sejas. Un, ja jūs vienu tādu vēlaties, es šo tetovējumu jums uztaisīšu pa velti.
Šodien mēs aprunājām zvaigznes aktierus un dziedātājus par viņu tetovējumiem, par labi vai slikti ieguldītiem līdzekļiem, bet tomēr iespējams labi pavadītu laiku. Tad, ja jums ir kaut kādi komentāri par šo vai kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros vai arī rakstiet, zvaniet mums uz 1 Liepāju vai Latviju.